Sveiki, mani sauc Viktors un turpinām veidot mājaslapu. No iepriekšējā video, kur mums bieži sekojošs saturs, rezultāts ir sekojošs. Mums parādījies attēls, bet, ja salīdzināt ar oriģinālu, tad te attēls atrodas augšā. Mums vajag panākt arī tādu rezultātu. Kā to var izdarīt? Pirmais, mēs pierakstīsim kā laukam. Tabulas laukam būs parametrs vertical line vienāds ar top. Saglabājam. Atjaunojam. Ir mazliet jau uz to pusi, bet vēl mums vajag, lai attēls atrastos pa vidu, un attālums no augšējās malas kaut kur 30 pikseli. Pamēģināsim to izdarīt. Izlīdzināt mēs varam to pašā tagā div. Pamēģināsim tā izdarīt. Saglabājam, atjaunojam. Jā, tiešām attēls ir pa centru. Tagad nepieciešams, lai to nobīdīt uz leju. Un vispār turpmāk arī skatoties šito video un vispār kā viss ir realizēts, es jums varu pateikt tā, ka katrs web dizaineris to dara savā stilā un to var realizēt. Un tur ir iespējas ir neierobežotas, cik cilvēku, tik arī var būt risinājuma, kā to izveidot. Šobrīd jūs redzat manu risinājumu. Protams, ka tas nav perfekts, bet, lai mācīties, ir daudz kā noderīga. Tā. Un te es vienkārši pierakstīšu padding top 30 pikseli. Bet redziet, ir kļūda tā ziņā, ka te man jāpiemēro style atribūts. Un kad tiks piemērots style atribūts, tad viss korekti ir. Saglabājam, atjaunojam. Es oriģinālu nav tik liels tas augstums. Tad mēs varam to pierediģēt, ierakstot 20 pikseli. Saglabājam, atjaunojam. Īsti apskatīsim vēlreiz. Jā, ir ok. Es jau kuru reizi minot teikšu, ka nebūs mums ideāli tā kā tur, bet būs uz to pusi. Kas mums tagad nepieciešams? Ja skatīties tālāk, tad te ir izvēlne. Protams, ka to izvēlni var realizēt ļoti daudzos variantos. To izvēlni var realizēt kā tabulu. Viens no vienkāršiem veidiem to var realizēt kā sarakstu, nenumurētu sarakstu, kā menu. Vispār ļoti vairāk iespējamas, un, piemēram, varbūt jums interesanti, ka te ir realizēts, tad ir labais klikšķis, View Page Source, un tad jūs arī varat apskatīties, kā te realizēts. Es domāju, ka te tas ir realizēts visticamāk realizējot tās tabulas. Es esmu izdomājis savu risinājumu. Varbūt tas nav tik ideāls un arī tur vairākas lietas, kas ir nepieciešams. Pirmkārt, es esmu jau to ievietojis, izveidojis jaunu stila failu, jo te ir diezgan daudz ko jāraksta, un es jau to izdomāju ievietot arī stila failā, CSS failā. Tad atrodas man tas fails turpat, kur visi faili, mapē CSS. Te jūs varat to redzēt. Mapē CSS atrodas tas stila fails. Viena lieta ir izveidot to stila failu.
arī turpmāk paskaidrošu. Un otra lieta, to piestiprināt jūsu lapai. Kā to darīt? Ir sekojoša sintakse. Mums to arī vajadzēs izdarīt. Vispār par to stila failu es to pievienošu, tai materiālos pievienošu rakstam. Ir mums, un jāapskatīsieties manu kodu, indeks faila, sekojoši te ir tas kods, kā tiek piestiprināts, pieaicēts ārējais CSS fails, te ir viņa atrašanās vieta, tips, style sheet un type text CSS. Tagad mēs darbosimies ar menu. Es jau izveidoju vienkāršu izvēlni. Tad es to kopēju. Uzreiz aiz attēla ir iespējams to ielikt. Tad to mēs arī ieliksim. Pagaidām linkiem nebūs konkrētas uz konkrētām vietām pagaidām nenorādīs. Tā. Nu tā, ir izveidojusies izvēlnē. Ja salīdzināt, ir kaut kas uz to pusi. Un tagad izstāstīšu mazliet par to visu realizāciju. Tad style. Body to es piemēroju, mazliet nošpikoju no oriģināla CSS faila to body selektoram, piemērot visādas parametrus un tā. Bet kas mums šobrīd interesē? UL, tas ir saraksta selektors, platums 200 pikseli, list type nekāds nav viņam piemērots. Māla border 1 pikselis, līnija sarkana. Ja redzat, te arī tas ir. Vispār bieži, kad izstrādāsiet kaut kādu izkārtojumu izvēlni, tad, es domāju, bieži lietosiet šito border parametru. Tā. Labi, uz doto brīdi viss. Turpināsim nākošajā video. Paldies par uzmanību.